Čau, sprukstiņi. Zvanīju šodien Mārtiņam. Sēž atkal turpat upē. Trešo dienu jau sēž. Tā es vēl nespratu, aizbrauksim pajautāt. Pastīsimies, ko tur razbuļnīgs dara. Šitā Mārtiņš makšķerē. Jau kafiju dzer. Labāk, ka tops lietu man. Čau, Večik. Saka, tur aplauziens, jā? Konkrēti brauc veči projām. Bet te pasties ar nevienu nav. Tie ir tur man. Uz to galvu laikam aizgājuši. Pastīsies. Kas būs tas ne. Blin, pretīgs laika mitrs baigi, ne? Lietot mitrums un vējš tās. Lietas, sarkana lietas. Es jau divas apraušu, šodien labās rubīnas sarkanās. Pie Vītorlēm atbraucām. Tā laikam kadru daļa. Šita līgutis nāk peldēties. Man kaut kā augsti jau palika uzreiz. Iesim makaļ Mārtiņam, pastīsimies, ko viņš tur čiksterē. Dodamies pa Mārtiņu pēdām. Ja tas ielozīs, tad zināšu, ka jāmāk. Lai gan viņam jau svars, tā kā nezinu, ko salīdzināt. Vecgadu pīrādziņš. Kas tīri Mārtiņa nav? Neizstās, ka būtu ielozis. Kāds varbūt jātur, kur ir. Slepenā Mārtiņa. Parikt. Tā lāda, man jau tu, nagi savus telefonu turot, vai? Dāvai. Kaut kāds mazais ķīsēns. Tripļaks riktīgais kaut kāds tā tur ne. Galā varbūt tas jau. Nē, nav. Jau motiri būs nolupināti, bet jau. Kas tur? Lielie asari, vai? Šitas ir riktīgais. Vēl pasauc, vai? Savējos, vai? Kārtīgos, vai? Ko tev tur vajadzēja, ķošu? Nevajag, ķošu vairs nevajag, vai? Briesmīgs. Briesmīgs kukainīts. Klausies, tu no spinningiem kaut ko saproti? Nē. Kaspars? Kaspars. Diezgan. Es zinu, kādu izdomāju, vakar nevarēju aizmigt, izdomāju, ka man vajag spinningu.
Bet man vajag spinningu. Tur viņiem testi rakstās, vai ne? Jā. No 0 līdz kaut 5 grami. Tāds vispār ir? 15, tie ir mikrodžigājumā. Nu jā, es tādu gribu. Es 5,15 esmu. Brīn, šitāds asarīts uzķerās un liekas, ka tev monsters galā. 5,15 tas ir baigais spinnings. Tas jau līdakām var doties. Tā, viens motuls mazāk. Jā, kaut kas atkal ir. Mazais zirgs zobiņi. Bet ir bijuši jā, ten un hops un tev uzsēžās kārtīgs arī. Ir gadījies, bet Bet tas ir maziņais. Jā, lielais asars nāk. 5 sārtu lociņas. o, Mārtiņam uztaisīja caurumu uzreiz. Lielais ir. Makans, jā? Kāds makans? Ir priekš tejienas makans. Priekšējienas makans. Redz, kad lielāk telpās. Normāli džubari jau zina, kur jākaļ caurumu. Raudas te lielas ir? Vai arī tāda, kas ēnu nemet? Tā kā forels te raudz zirvā. Pumpainās? Jā. Nu jā. Tie ir tārpi, man liekas, cik es sapratu. Jā. Vienreiz pieskārās un viss. Tev līki motiļi ir, viņiem negrib ķerties. Nu, kāds jāzaps pirko tādu nu ir vai? Nu ar jāzep ir briesmīgi patiesībā. Viņi dzīvo un arī ūdens tur dzīvo. Tie jau rītā. Starp citu šitajā upē es bērnībā, kur tālāk tas tiltiņš ir pie Uldi? Jā. Es zem tilta bērnībā kaut kādā jūnijā ar daku šķēri ļurbas. Protams. Bija ļurbas pat. A tagad tur taču ūdens nav. Tas viņa tur tikai ļurbas ķēra tur, nu. Jā, es atceros, bet tagad tur pastījos, cik reiz brauc garām vasarā, pastījos, nu kur tad te varēja ķert? Un kaut kāds jūnijas vasaras vidus bija, jā. Redz, kas ir, bišķi tas uzpludinājums atraucē tagad ūdeni. Tur ir bebri ar nenormāli, kā tur bebri sataisījuši visu kaut ko ir. Nu, bebers upi nebojā, viņš pat labāk dara patiesībā. Nu, es nezinu, bet nu tās traumas vairs tur nav, netīrās, viss nosēžās, viss. Jo tajos bebru uzpludinājumos tie mikroorganismi baigā labi aug, no kā zivju mazuļiem baroties Nu, ir. maziņiem jā, bet nu kas ir tālu. Nu, gan jau kaut kādas, zivis tur ir, par to neiet runa, tas ir fakts. Es cilvēkiem stāstu, es saku, es te ļurbas kādreiz ķēru vasarā, viņi smējās, ka tu te multi, te pat kurkuls vairs nedzīvo. Nē, vēdzels arī bijuši, jā, ļoti daudz vēdzels bijuši savā laikā. Un vēži, nu vēži arī tagad ir, tas ir fakts, jā. Ir vēži, ja? Jā, mēs bijām ielikuši murdiņu iekšā. Tur ir tajā upē, es zinu, točni ir vēži. Nē, šitie uz augšu arī. Mēs bijām pretī Uldim, nu, tur ielikuši muldi, nu, tagad jau tur armijas vairs jau nav tā Uldi, jā. Ielikām murdiņu, iemetām iekšā, nu, paceļam izvēlām, tu tāds kaut kāds rudulīšs, tāds sīki, tādi, metam apakaļ, ko mēs tam vilksim ārā. Otrā rītā izvelkam ārā, nu, viņam tikai asaks palikušas ir. Kaspars vispār iet makšķerēt vai vispār neiet? Viņš tik pa Saimnes čempionātiem, ja? Nē, brauc jau, kas sanāk. Nu, tev viņam te čempionāti nav, var nekā tāda. Viņš ziemā arī piedalās? Mačos es Jā. nē.
Redzēju. Kriminālais. Ej, pasauc kaut ko tādu nopietnāku. Ķošu. Kādreiz šeit pie slūžām tādas saka, ka uz kilogramu trāpījās. Sen tāda nav. Nav vairs domā? Nē, gan jau, ka ir. Bet viņi tur bija tikai uz pirmā ledus, atceros te, šitas skolas direktors. Viņi paliek man. Nu nezinu, šitas skolas direktors toreiz, viņš teica, ka pa pirmo ledu pie pašām slūžām kaut kur tai lielajā dziļumā. Viņš saka, tādu uz kilogramu trāpījās. Uzmanīgs palika. Ko te? Uzmanīgs palika, neņem vairs. Tas bija mazums ķīsīts visdrīzāk. Ķīsis tev neliktos mierā. Varbūt arī. Tas bija lielais. Kad 80 gramu vismaz. Jā, 80, tad 8 gramu tuvāk taisnībai ir. Nu jā, tas Bišķiņ zem kilogramu tāds vai. bišķiņi. Bišķiņ. Nu, vismaz kaut kas. Varbūt arī pienāk.